Radio. Pots! Karoči, šeit es esmu apakaļ manā studijā, manā tiešā ēterā ar tapetēm uz sienas. Karoči, teismens, jā? Izdomās jau normālāk nosaukumu nākamreiz, kad nāšu to studiju. Tādu kā Neo Leo. Tad neapdirs nāfīgi. Manas apakšbikses nesavāk, tad varēs mazgāt savus apeņus 2 reizes dienā, ka tā viņas būs slapjas no maniem tekstiem un no manis paša. Labi, Karoči, kur mēs palikām? Es dzirdēju, ka tu piedalīsies cīņas klubā, vai tā ir taisnība? Bet, protams. Vai tā būs tava īstā iespēja parādīt sevi no savas stulbākās puses? Negluži no stulbākās, jā. Un ko tu gribi pateikt visiem klausītājiem, kad tu piedalīsies tajā savā šovā? To, lai neņem galvā DJ Neo, jo viņš vienmēr ir zem zāles, vienmēr saries un, jā, uzstāš kādu eldiņu, uzvilkš kādu. Tu te nāfīgi neapdiris mani, es neesmu zem zāles, jo zāle ir zem manis. Karoči, ko tu gribi parādīt tajā šovā? Vēlreiz tev prasa, gribi izsmaļošu atbildi. Izsmaļošu atbildes parādīšu zebras ģīmi 35 formās. Es viņu vienkārši parādīšu arī, kas ir īsta vīru dzīra. Es vienkārši, tu man te nevicinies, bred, ar savu maza puika kulaciņu. Ew, te nav nekāds freestyles, te ir normāla poda intervija, nevis kaut kāds tāds freestyles nāfīgi. Degungals. Kas man ir sarkans? Tev toņi būs zilas acis, man liekas. Pēc tev zīmēties, ka tu dzerši to ten kafiju. Tev? Kas? Tāds pašs kā tev? Paldies par komplimentu, man ir zilas acis, zinu, ka tev patīk manas acis, bet nesties manās acīs. Es tev uzdevu jautājumu. Bet es jau viņu... Atbildi! Es viņu neklausījos! Atbildi! Es viņu neklausījos, atkārtot! Ko es darīšu tajā šovā, ko tu taisi? Jā, nē, tu taisi to savu šovu, es tu taisi, es viņā piedalos. Tu taisi un tu viņā pats piedalies, tāpēc uzdod šo stulbo jautājumu, ko tu gribi pierādīt. Es viennozīmīgi arī vinēšu, man tu nekas nav jāiet un jāpierāda, es vinēšu. Un kā viens no jēkaņiem es ieguldīšu naudu. Tu KVS radio atņēma 2 spožus tēlus. Šmēriņu un Wolf Racing, Jacob. Jā, atceries. Es nevienu neatņēmu, es vispār neko neatņēmu. Neo uzdarbojās. Tikai nevainību DJ Murlam atņēmu. Bullshits, pilnīgs bullshits. Kā tu zini, Braģis Murgula, pats tev vakarā uzmācies man. Vai tā ir taisnība, ka tu būsi ļoti spožs un tiešām varēsi dabūt 1. vietu? Jā, es ar atstrotājiem būšu apkāries. Un ko tieši ko tu spēlēsi? Ko tu spēlēsi? Ko es spēlēšu? Violu spēlēšu, klavieres spēlēšu, erģeles spēlēšu paslēpes vēl plus bonusā. Arī spēlēšu izslauc gotiņu. Tā ir ļoti jauka spēle. Bet, tā, jā. Spēlēšu, jā, visu kaut ko es, jā. Spēlēšu arī sitam instrumentus un kaut kādas stulbas ģitāras. Tev nav grāmata? Nē, man nevajag, es pats esmu grāmata. Wolf Racingam kādam nav grāmata? Es palasīju grāmatu, kamēr tu vāries manā mikrofonā. Es jau to pašu saku. Vienkārši, es saprotu, tur nav jēgas klausīties, ko tur taisies darīt. Jo tas jau daudzās visiem ir zināms. Tu vienu un to pašu šovu taisi savos visos tusos. Ok, īsa reklāmas pauza mani studijā. Da prē!